nekā 70 gadi pagājuši kopš 40. gada vasaras notikumiem. Mūsdienu vēsturniekiem viennozīmīgi traktē to gadu kā Latvijas okupācijas gadu. Tieši tā tas tiek pasniegts radio un televīzijā, grāmatās un avīzēs. Jebkurš, kurš mēģina izpētīt, kas tad notika ar Latviju tajā liktenīgajā gadā, tiek pasludināts par valstī nelojālu cilvēku, ar kuru viedokli pat nav jārēķinās, kuru pat nav jāuzklausa. Mūsu filmā mēs izanalizējām, kas tad notika 40. gada vasarā. Sev palīgā ņēmām tā laika kroniku, dokumentālu laikmetu atspoguļojumu, kā arī acu liecinieku teikto. Mūsu filmas varoņi nav nec politiķi, nec vēsturnieki. Tie ir parasti cilvēki, sava gadsimta un laikmeta acu liecinieki. Runājot par tā dēvēto padomu okupāciju, vienmēr tiek minēts 1940. gada 17. jūnijas, sarkanās armijas papildus kontingenta ienākšana Latvijā. Apzināti netiek minēts tas fakts, ka sarkanā armija atradās Latvijas teritorijā jau kopš 1939. gada, pēc Ulmaņa un PSRS valdības 5. oktobrī noslēgtā savstarpējās palīdzības pakta. Okupācijas terminoloģija visiem ir zinām, ko nozīmē okupācija, tāpēc es pie tā neapstāšos. Bet kā var saukt par okupāciju, ja valsts prezidents 39. gadā noslēdz līgumu par kara bāžu atvēršanu Latvijā. Kam tais kara bāzēs abās bija tikpat daudz karavīru, cik Latvijas armijā. Šodien arī kara bāzes ir daudzām valstīm ārpus viņu teritorijas, un neviens nesaka, ka viņi ir okupējuši šīs valstis. Bet attiecībā uz Latviju, pie kam interesanti, ka par to okupāciju tās valodas nāk no tiem Daugavas vanagiem emigrējušiem, kas bija projām. Viņi sāk to lietot un ļoti ātri ieviesās arī mūsu dzīvē tagad, kam tikai nav slinkums, tie tiek runā par okupāciju. No Padomu Savienības ar līgumu, ar Ulmaņa valdību, Cīravā, Gudeniekos, Liepājā, Ventspilī. Bija saskare ar padomu armijas karavīriem, piedalījās mūsu sarīkumos, ballītēs, kā saka, un neviens tā, izņemot aizsargus, kas Ulmaņa kalna aizstāvēja visu laiku. Tie neieredzēja padomu armijas karavīru, bet viņu tāds iespējas nebija liels. Viņi baidījās arī atklāti kādu tur nolikt vai nozākāt, bet viņu spēki jau bija mazākumā. Mēs viņu cienījām, mēs kopīgi ballītēs tur dejojam ar padomu karavīru piedalīšanos, un viņi tur savus priekšnesumus vēl pasniedza. Un ļoti tā draudzīgi tika uzņemta, ne tā kā šodien saka, ar vāru ienāca. Neviens ar vāru neienāca. Vietēji iedzīvotāji ļoti, kā saka, mīļi un labi sagaidīja padomu armijas karavīru ierašanos šeit. Tā kā tas viss tika uzpūsts tagad, šodien. Tādā laikā viss norītēja, tagad tam bija jābūt. Kopš 39. gada Eiropā plosās Otrais pasaules karš. Tas pastiprina Latvijas ekonomikas krīzi. 1939. gada beigās rūpnieciskā ražošana samazinās gandrīz par 30%. 40. gada maijs ir brīdis, kad valsts tuvojas savam faktiskajam bankrotam. Tiek pieņemts lēmums atlaist katru trešo tautsaimniecībā strādājošo un aizliegt pieņemt darbā līdz 40. gada 15. oktobrim. 40. gada pavasarī lielākā daļa uzņēmumu pārgāja uz 4 dienu darba nedēļu. Strauji pieauga bezdarbs, joprojām aizliegta vārda un preses brīvība. Pastiprinās politiskā cenzūra.
Aizvien biežāk Latvijas iedzīvotāji pievērš uzmanību PSRS sociāli orientētai ekonomikai. Aizvien lielāku popularitāti tautā iegūst pagrīdē esošā Latvijas komunistiskā partija. 40. gada 17. jūnijā pēc savstarpējās PSRS un Ulmaņa valdības vienošanās Latvijai ienāk sarkanās armijas papildus kontingents. Gan pilsētās, gan laukos cilvēki gavilē sagaida sarkanarmiešus ar ziediem. Sarkanās armijas ienākšana, teiksim, mēs bijām, jaunsaimnieki, teiksim, nebijām starp bagātajiem, kad mēs bijām priecīgi par to. Mēs priecājamies, un netālu no mūsu mājas tur bija tāda vasaras garnizona nometne. Un tad, kad ienāca sarkanā armija, tad gar mūsu māju tur gāja ceļš. Cik es atceros, tad mana mamma un mana tēva māsa tos karavīrus sagaidīja ar ziediem. Un pēc kara mēs šausmīgi no tā baidījāmies, ka tikai kāds kaimiņš to nebija redzējis. Bet sagaidīja ar prieku. Tas 40. gads jūnijā, to es skaidri atceros, kā pa to rādioju Ulmanis teica tā, palieciet visi savās vietās un es savā vietā palikšu. Tā kā, lai nesaka, ka Ulmanis tur bija piespiests vai kā to teikt, ka tas, un jo visi cilvēki bija ļoti priecīgi, kad ienāca padomju vara. Kā mēs ar lielu prieku sagaidījām? Ar lielu prieku. Klapējam un priecīgi bijām un viss teica. Tiešām sagaidīja ar ziediem. Jo uzskatīja, ka tā ir tautas armija un viņa attieksme pret latviešu cilvēkiem bija ļoti pieklājīga. Un viņi palīdzēja veidot dzīvi tādu, kādu mūsu tautaņa laikā vēlējās. Dramatiskākie notikumi notiek Rīgā. Šeit, galvaspilsētā, policija nežēlīgi izklīdina cilvēkus, kur nāk sveikt sarkanarmiešus, mīda viņus ar zirgiem, piekauj. Vairāki 10 ir ievainoti, nogādāti slimnīcās. Vēlāk 2 no gūtiem ievainojumiem mira. Pēc Kārļa Ulmaņa 34. gada 15. maija fašistiska apvērsuma tika padzīta likumīgi ievēlētā Saeima, aizliegtas visas politiskās partijas. Vairāk nekā 3000 cilvēku tika ieslodzīti Liepājas koncentrācijas nometnē, valstī tika likvidēta vārda un preses brīvība, ieviesta stingra cenzūra. 40. gada vasarā Rīgas centrāla cietumā atradās vairāk nekā 250 politieslodzīto. 21. jūnijas. Šajā dienā notiek pirmā oficiālā jaunās valdības sēde, kuras laikā tiek amnestēti politieslodzītie. Pēc Latvijas komunistiskās partijas aicinājuma Rīgas ielās izgāja vairāk nekā 70 000 cilvēku. Kolonas ar sarkaniem karogiem, transparentiem dodas uz centrāla cietuma pusi. Atvērās varti un iznāca vesela rinda, rokās sadevušies pa 2 stipri vīri un nesa atbrīvotos politieslodzītos uz rokām. Daudzkārtīgi sauca brīvība, urā, bravo.
Runājot par 21. jūnija un pārējiem 40. gada vasaras demonstrācijām, ir jāatzīmē tas fakts, ka šodienas vēsturnieku sacerējumos tās vispār nefigurē. Vai nu tās tiek skaidrotas kā sarkanās armijas organizētas un piespiedu kārtā izvestas demonstrācijas. Netrūkst arī tādu vēsturnieku, kuri apgalvo, ka šīs demonstrācijās gāja vienīgi pārģērbti sarkanarmieši. Kas sākās tie atmodas laiki, kas strādāja universitātē. Un tad jau visi tie zinātnieki šodienas, kas ir visi vēsturnieki, visi bija partijas biedri un visi bija pasniedzēji universitāti. Arī mūsu partijas organizācijā un mūsu fakultātes dekāna vietnieks, viņš jaunāks par mani, dažus gadus ir, es tagad ir nelaids jau. Viņš uzreiz uzstājās, nekāda, kā saka, brīvprātīga iestāšanās nebija. Visas tās darbaļaus demonstrācijas, tie bija pārģērbti sarkanarmieši privātās tērpos, un viņi, kā saka, tās demonstrācijas izveda. Es viņiem saku, jūs jau esat jaunāks par mani, jūs to nepieredzējāt. Bet es tajās demonstrācijās piedalījos. Un tajā laikā es nepārvaldīju krievu valodu. Visi mēs sarunājām latviešu valodā. Ja tie bija pārģērbti sarkanarmieši, tad viņi visi bija ģenieki, ka viņi varēja pa pāris nedēļām apgūt latviešu valodu. Tas man ir savs smieklis. Tad jau jāpieņem ir tas, kad tūkstošiem krievu karavīris, sarkanarmieši, tika apmācīti arī latviešu valodā un sekmīgi to apgūs, piedaloties visos tajos pasākumos un demonstrācijās. Tās ir vienkārši muļķi, to fiziski nav iespējams izdarīt. Jā. Tā kā, tas ir tāds pārāk baltiem diekiem šūts attaisnojums, jo mēģinājums pierādīt, ka tie nebija Latvijas iedzīvotāji, kuri izteica tajā laikā savas domas. Kāda tur var būt taisnība, kad demonstrācijās piedalījās un gāja laukos mūsu pašu kaimiņi, ko viens otru pazina. Tur tu nevarēja pateikt, ka tu esi Kārlis Miķeļa vietā vai Jānis kaut kāda Pētera vietā, jo katrs visi dzīvojot kopā laukos visi viens otru pazina un zināja. No pilsētas mums galvenā pilsēta bija Apriņķa centrs, Aizpute. Tur arī visi cilvēki viens otru pazina. Tur tu nepārģērbsies, neko viens otram neiestāstīs tā, kas nebija un nav. Un visi gāja mūsu saģa karoks roka un visas vecenes iet, visi gājam uz tam mītingiem gājam. Lustīgi bija gāja. Es arī redzēju, dzirdēju, izjūtu to mītiņu gaisotni. Un es, protams, ka es tur redzēju pazīstamus cilvēkus, cik jau tādā vecumā es tur, arī bērnus, ar kuriem kopā jau skolā gājām. Ar vārdu sakot, nekādu tur tādu kaut kādu teātri pārģērbšanos vai kas tad, es visādā gadījumā pieaugušie cilvēki par to noteikti runātu, jo tādās nelielā apdzīvotā vietā kā Balvos cilvēki citu pazina visi. Un ja būtu kādi tur sveši, tādi kaut kādi, tad gan jau tas, kā saka, īlēnu maisā nenoslēptu. Tas ir pilnīgi politisks triks. 4. jūlijā Tautas valdība pieņem lēmumu par Saeimas vēlēšanām, pašas Saeimas darbības atjaunošanu. Pēc komunistiskās partijas iniciatīvas tika izveidots Latvijas darba tautas bloks, kas apvienoja vairāk progresīvos spēkus ar vienotu priekšvēlēšanu programmu par mieru, par maizi, par tautas brīvību. Vēlēšanas notiek 14. un 15. jūlijā.
Tās raksturojas ne tikai ar pilniem vēlēšanu iecirkņiem, bet ar dziesmām, dejām, priekšnesumiem visā Latvijas teritorijā. Grāmatā Latvijas vēsture 20. gadsimts ir teikts, ka vēlētājs negatīvi ietekmēja un piespieda iet uz vēlēšanu iecirkņiem sarkanās armijas piedalīšanās šajās vēlēšanās. Savukārt Latvijas vēsturnieku komisijas rakstos ir teikts, ka grūti izvērtēt, kāda bija vēlētāja attieksme pret šīm vēlēšanām. Palīdzēsim mūsu vēsturniekiem tik galā arī ar šo jautājumu. Lielā sajūsmā un vienprātībā Latvijas tauta vēlē mūsu zemes augstāko likumdevēju, Saimu. Iet balsot darba tauta, kurai plutokratiskais režīms 1934. gadā 15. māja naktī nolaupīja viņas tiesības, preses brīvību, biedrošanas brīvību, streika brīvību un 1. māja vispasaules strādniecības solidaritātes demonstrācijas brīvību. Nu darba tauta gaišajās jūnija un jūlijas dienās atguva savu brīvību un atguva to uz visiem. Es jau tāpat apstaigāju un skatījos, kas notiek. Un pirms tam bija diezgan liela aģitācija par tiem cilvēkiem. Un es domāju, ka ne tikai to mēs pārliecināts, ka nekāda falsifikācija nebija. Tā bija tādā laikā tāda tautas gribas izpausme. Tā kā ļaudis, kā parasti es nevienu nepiespieda ar vāru, vai ne, te ļaudis gāja, nobalsot. Tur gāja cilvēki ar prieku. Un nobalsoja viss tā kā pienākas, un nebija tā kā tagad, kad cilvēki vispārībā negrib iet vispār uz vēlēšanām. Toreiz bija pavisam citādāk, cilvēki bija pacilāti un cerēja uz labāku dzīvi, un taisni to brīdi viņi skaitīja, ka tā ir brīvība, nevis kaut kāda apspiešana vai kaut kāda tur okupācija, kā to tagad atzīst. Nekas tam līdzīgs nebija. Sarkanās palīdzības norganizētās skrejošās kolonas gādāja par iespēju, lai katrs pilsonis varētu izpildīt savu pienākumu pret tautu. Tiem lielsaimniekiem, kādi aģitātori, kuri mēģināja ietekmēt savus kaimiņus, lai neiet uz vēlēšanām un tā tālāk. Bet vēlēšanās, kā zināms, notika vasarā. Zemnieki bija tajā laikā arī darba pilnas rokas, bet uz vēlēšanām tomēr devās absolūtais vairākums. Balsotāju priekam nebija gala.
balsošana arī notika aizklāti, un nekāda tur vardarbība, un, protams, ka laikrakstos un tā tālāk tika publicēti materiāli, kas aicināja balsot par Darba tautas frontes kandidātiem. Nu, tas taču dabīga lieta. Gāja vēlēt paši pēc savas vēlēšanās, un bija ar tādi, kuri negāja. Neviens par to viņus, kas saka, pie rokas neņēma, un uz iecirkni neveda. Pirmie savu balsi nodeva ministru prezidents profesors Dr. Kirchensteins un Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas sekretārs Biedrs Spure. Vēlēšanās pārliecinoši uzvar Latvijas Darba tautas bloks. 18. un 20. jūlijā visā Latvijas teritorijā notiek mītiņi, demonstrācijas. Iedzīvotāji galvenās prasības – dibināt padomju varu, pievienot Latviju Padomju Savienībai. Uzvaras manifestācija tauta nāca ar nelokamām prasībām jaunai saimai. Mūsu prasība deputātiem – dibināt padomju Latviju. Mēs prasam Latvijas pievienošanu Padomju Savienībai, lai dzīvo padomju Latvija kā 14. padomju republika. Lai dzīvo brāļi Latvijā! Lai dzīvo Darba tautas bloks! Lai dzīvo Darba Latvijas! Вперед к новой, радостной, счастливой жизни в прочном, нерушимом, вечном союзе с нашим и вашим другом, Великим Союзом Советских Социалистических Республик. Вперед, товарищи! Jūlijā uz savu pirmo sēdi sanāk Tautas saima. Pēc deputātu reģistrācijas saima sāk savu darbību. Sēdi atklāja vecākais deputāts Dāvids Krūze. Pēc tam vārdu ņem deputāts Žanis Spure. Likumīgi ievēlētajiem tautas priekšstāviem jaunajai saimai šodien jāizlemj, kādu ceļu turpmākies Latvija, tas ir jāizlemj jautājums par valsts varu. Kāda jābūt šai varai? Pamatos mums jau
savus paskaidrojumus, norādījumus ir devuši mūsu vērētāji. Strādnieki, zemnieki, karavīri un darba inteliģence. Un mums, kā patiesiem tautas pārstāvjiem, kuriem tauta ir uzticējusies visā pilnībā, viņas prasības arī jāievēro un jāpilda visā pilnībā. Mēs saprotam strādnieku šķiras, zemniecības, karavīru un darba inteliģences prasības. Mēs saprotam to spēku un nesalaužamo gribu, ar kādu tauta uzstāda savas prasības un prasa galīgi un uz visiem laikiem izlemt jautājumu par valsts varu Latvijā. Izpaužot visu Latvijas darba tautas gribu, Saeima no šī brīža pasludina padomju varas nodibināšanu visā Latvijas teritorijā. Šajā dienā Rīgā notika grandioza darbaļaužu demonstrācija, kurā piedalījās vairāk nekā 100 000 cilvēku. Tas ir katrs trešais rīdzinieks izgāja pilsētas ielās. Cilvēku pūļi gavilēdami sveic Tautas Saeimas lēmumus par padomju varas pasludināšanu Latvijā, par pievienošanu Padomju Savienībai. – 23. jūlijā Tautas Saeima ievēl pilnvaroto komisiju, kura jānodod Saeimas lēmumus PSRS augstākai padomei par Latvijas iestāšanos Padomju Savienībā. Visa Latvijas darba tauta izvadīja Saeimas izvēlētos delegātus uz Maskavu, lai lūgtu Padomju Sociālisko Republikas Savienība augstāko padomi uzņemt Padomju Latviju par līdztiecīgu locekli. Latvijas darba tauta, viņas vēlētās Saeima un Latvijas komunistiskā partija ir delegācijai uzticējusi svarīgu un vēsturisku uzdevumu atvest mums tiesību un brīvību. Трудящиеся красной столицы с огромной радостью встречают представителей трудящихся Латвийской и Советской Социалистической Республики. Трудовой народ Латвии навсегда покончил с ненавистным ему реакционным режимом. Латвийский народ положил конец хищнической губительной политике старого буржуазного правительства и образовал новое правительство
отвечающие коренным интересам трудового народа. Товарищи Красной Москвы, мы члены делегации Народного Сейма Латвийской Советской Республики. Приветствуем вас от имени всех трудящихся латвийского народа. На нашу долю выпало великое счастье обратиться к Верховному Совету СССР с просьбой о включении нашей республики в великую семью Советского Союза. Augstākās padomes deputāti. Visas Latvijas darba tautas vārdā atļaujiet man nodot dedzīgu sveicienu jums, Padomju Socialistiskās Republikas Savienības augstākās padomes deputātiem. Un caur jums visai lielai padomju tautai, padomju valdībai, viņas galvam Vjačeslavam Mihailovičam Molotovam. Un visas pasaules darba tautas lielajam vadonim un skolotajam Josipam Visarjonovičam Staļinam. Mēs esam nākuši šurp sirmā Kremļa mūros, lai mūsu tautas vārdā nodotu lielajai padomju savienībai brālīgo sveicienu, lai izteiktu mīlestības un draudzības jūtas, ko sajūtam pret PSRS. Augustā visā Latvijā notiek grandiozas demonstrācijas un mītiņi. Iedzīvotāji ir saņēmuši ziņu par Latvijas iestāšanos Padomju Savienībā. No 24. līdz 26. augustam notiek Latvijas Tautas Seimas otrā sēde. Tās laikā tika pieņemti lēmumi par Latvijas PSR konstitūcijas pieņemšanu. Tautas Seima tika pārdēvēta par augstāko padomi. Par augstākās padomes prezidiju priekšsēdētāju ievēl profesoru Kirhenšteinu, tika ievēlēta arī jaunā valdība ar Vilu Lāci priekšgalā. Līdz ar padomju varas pasludināšanu un Latvijas iestāšanos Padomju Savienībā, padomju valdība veica vērienīgos sociāli-ekonomiskos pārkārtojumus. Īsā laikā tika nacionalizēti rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumi, veikali, bankas, daudzstāvu nami. Jau 40. gada beigās rūpniecība sāk strādāt pēc vienota plāna. 41. gada pavasarī tika likvidēts bezdarbs, 3 reizes paceltas darba algas. Visi iedzīvotāji ieguva valsts garantētu bezmaksas medicīnu un izglītību.
Lielas izmaiņas notika arī laukos. Zemi ieguva vairāk nekā 50 000 bezdevnieku ģimeņu. Vēl 20 000 saņēma zemes piegriezumus. Zemnieku sāka apgādāt ar modernu lauksaimniecības tehniku, sāka veidoties pirmās padomju kooperatīvās sabiedrības. Visi šie pārkārtojumi nepārprotami liecina par sociāli-ekonomiskās iekārtas maiņu no kapitalistiskās uz socialistisko. Tas nozīmē, ka Latvijā miermīlīgā ceļā uzvarēja socialistiskā revolūcija. Katrā gadījumā padomju armijas klātbūtne iedrošināja tos revolucionāros spēkus, iedrošināja arī komunistisko partiju tā rīkoties, ja? Un katrā gadījumā tas sekmējas Ulmaņa režīmu gāšanu. Nu, un arī paša Ulmaņa uzvešanās tajā laikā. Uzstājoties ar runas, es palieku savā vietā, jūs paliekiet savā vietā. Viņš jau neaicināja ne uz kādu pretestību, ne uz kaut kādām izdarībām. Pēc būtības aicinājas pakļauties visam tam, kas notiek. Nu, man katrā gadījumā grūti no tā laika skatījums visu izvērtēt, bet par okupāciju to ir grūti nosaukt. Ja kam jāņem vērā ir, kad strādnieku vidū Ulmans jau tad nebija populārs. Ulmans tad nebija populārs, tāpēc, kad pirmkārt viņš bija tāds, kā saka, vai ne, tas viņa personības kults, visiem nepatika, ka viņš sev cildināja, slavināja un strādniekiem jau, strādniekiem bija strādnieku dzīve, vai ne? Tā kā viņš nebija populārs tajā laikā, un es domāju, ka tāda iespēja radās, ka var pret viņu, vai ne? Tad tur viņa karātavām nes, vai ne, bija tādas demonstrācijas, ka Ulmans jau karātavās ir. Nu, es nedomāju, ka tā var visus piespiest, vai ne? Ja nebūtu padomju vara, tad mans liktenis būtu tāds pats kā visiem citiem bezzemnieku kalpu bērniem. Jo kalpu bērns varēja būt tikai par kalpu. No sākuma par ganu un pēc tam par kalpu. Nekā savādāk tur nevarēja būt. Jo visur tā arī bija, un sevišķi Latgales stūrī, tur jau bija ļoti daudz nabadzīgu cilvēku. Teikšu tūlīt kategoriski, ka nekādā gadījumā nekāda okupācija nenotika, jo viss gāja pēc tautas vēlēšanās, pēc tautas interesēm, ko cilvēki prasīja, to arī valdība tā laika veidoja. Šajā filmā mēs mēģinājām patiesi atspoguļot vienu no nozīmīgākajiem gadiem mūsu valsts vēsturē. Cerams, ka pēc filmas noskatīšanās daudziem no jums mainīsies uzskats par to, kas tad īsti notika ar Latviju 40. gada vasarā. Jebkurā gadījumā šī filma būs laba viela pārdomām. Pārdomām par to, ka daudz no šodienas redzētā un dzirdētā plašsaziņas līdzekļos neatbilst patiesībai. Bet vēsturi nevar piemānīt. Vēsture liecina.